Kādīs nestrādā logu tīrītājs. Es domāju no sākuma, ka motorīts norāva nost, bet tur viss griežās, viss notiekās. Kapats mums ir ciet, ja kāds nezina, tavā grupā jābūt kapatam ciet, sādāk logu tīrītājs nestrādā. Barošana mums ir 3 vadu sistēma, plus, mīnus un lindata. Plus sira, mīnus sira, lindata man ir pieslēgts oscilloskops, 2. kanāls. Iet taisna līnija, nekas nenotiekās. Atjausti stūres mehānismu vaļā. Tur ir stūres kolonnas bloks. Izmantoju jauno launču. Un tur mēs tagad forši var redzēt, uzliekam grafiku. Ja kas tad slēdzi iekšā pēc schēmas ir saucamais sprieguma dalītājs, ja, kurš ar pretestībām padodās. Ja kas īstenībā, man liekas, dators ir vaļā, varu parādīt. Ja. Tātad, lūk, workshop data, reku mums ir stūres slēdzes, visām pozīcijām ir pretestībai saucamais sprieguma dalītājs, ja, kurš attiecīgi padod uz elektronisko stīruma kolonu kontrolu modulu attiecīgo spriegumu un vajadzētu notikties. Nu, šeit izskatās, ka būs bojāta vai nu kanlīnija vai kaut kāda cita herņa. Tātad ņemam slēdzi, informācija mums pa slēdzi 0, paspiežam uz leju, parādās vieninieks, jā. Un mums uzliec augšā 1 volts, ja. Tā, nostabilizējam. Tagad ņemam neitrālais 0, pirmā pozīcija, cipars 2, un spriegums mums ir apmēram 2 volti. Nākošā pozīcija 3, spriegums uzliec 3,2. 4. pozīcija, spriegums uzliec 4, ja. Tātad slēdzis strādā, stūres kolonnas modulis viņu redz, bet informāciju nenodod mums uz motorīti. Lindata man kā taisna iet, tā viņa iet, motors negriežās. Nu, tādi joki. Tā, šeit pieslēdzāmies pie lindatas un izskatās, ka te ir man 2. kanālā nekā nav. Izskatās, ka būs lindatas vacpušu. Tā, vadi salodēti, noizilēju ar auduma lentu. Viņa izturīgāka pret beršanos. Nu, tagad taisam testu. Vajadzētu visam darboties. Tā meklēšana bija lielāka nekā tas remonts. Izklausās, ka viss strādā. Ja, viss darbojās. Borģele bija liela. Izjaucu, apakšā uzrīvējies vats. Ko darīt? Liekam visu kopā, traki, ka jājaus te visa purnojā ir. Neko darīt. Lielākā kļūda, kas man bija, kad es biju pievienojis oscilloskopu šeit pie lindatas, sākumā es nebiju noņēmis štegdozi. Un man atgriezeniskā saite, jo šeit ir plus mīnus barošana, atgriezeniskā saite man deva patstāvīgos 12 volts un nekādi dati nenāca. Otrā pusē dati tā nāca. Ja es būtu atvienojis štegdozi un pievienojis oscilloskopu un man nebūtu nekas, es būtu uzreiz sapratis, ka man bija šī gadījumā jāuzmanās, kad mēram oscillogrammas, kad tomēr vajadzētu atvienot štegdozi, lai nav atgriezeniskā saite, un tam mēs redzam, kurā virzienā būtu. Ja mums, lindata būtu pienākusi un motors negrieztos, tas nozīmē, ka mums ir problēma tur, bet man bija patstāvīgs spriegums, bet nebija pakešu. Un, ka pie drošinātāja bloka es pievienojos pie datorlīnijas, man tur nāca paketis, ja šeit nekā nebija. Nu, tad arī bija secinājums, ka ir vacpušu. Nu, tā. Nu, no kļūdām mācamies, neko darīt. Bet remonts veiksmīgs.